Ātruma cilts. Raidījumu piedāvā Latvijas Krājbanka. Viena diena, vienas sacīkstes, viens uzvarētājs un tikai 1000 kilometru. Šis ir sākums biķernieku drebināšanai. Labrīt! Kas ir vajadzīgs labai gonkai? Ātrums, avārijas, čempioni. 18 braucēji, viens uzvarētājs. 8 stundas tīrs adrenalīns. Mēs sākam! Tie, kas tur aizmugurē, tie nebaida? Īstenībā, bišķiņ. Te tikai 2 mašīnas, tas TVA un Rimo un viss. Tas Rimo tāpēc, ka dīzeli, motors, tad viņiem vieglāk braukt, tikai divreiz jābrauc uz benzīntanku, bet mums kādas 6 reizes jābrauc. How's it feels now? Oh, the car is feeling good. My biggest concern is just getting into the start of the race, then will be good. Because this is new engine and we have not run the engine before, so it is always different technique to start these engines. So I'll be glad when it is running and I am going down the lane. It's going to be a good race. Metrs pēc metra, līkums pēc līkuma, biķernieku kilometri dilst, mērķis 1000 kilometru. Jā, esam 3. Jā, varam būt arī 2, bet nesteidzamies pagaidām. Ну как? Команде идет? Хорошо идет. Так, как рассчитывали. No stundas uz stundu, izturība un pacietība, tas ir izšķiroši. Komandas darbs, tas ir ceļš uz panākumu. Šeit jau bez schēmām nevar. Ir jādomā līdzi, jārēķina, cik reiz. Galvenā īstenībā lieta ir degvielas uzpilde un lai nesaplīst nekas tehniski. Gāzi grīdā un sprinta stafete pilotiem. Ik pēc 1 stundas obligāta maiņa pilotiem. Pārbaude tehnikai un viss griežas no jauna. Skrējiens pēc kilometriem turpinās. 1000 kilometru sacīkste ir autosporta maratons. Sacīkste kā neviena cita Latvijā. Arī mūsu vīriem biķernieki ir klasika no un līdz. Tu cīnies nevis, kaut kā brauc 10 apļus, bet to, ka cīnies, ar laiku, tā ir taktika, stratēģija, jā, un tas arī tas, kas paņem visu dienas garumā, šeit nav pats galvenais, kāda tev ir mašīna, tas ir kā tev ir izvēlēt stratēģiju un, tādā ziņā. Droši vien, ka tā īstākā odziņa, kad tu trasē sāc cīnīties jau uz beigām, jūti, ka tuvojās tas beigas, un tad, ja tu redzi to mašīnu, tu zini, ka tu atpaliec, pa vienu apli, tad ir īsta cīņa, tad ir riktīga cīņa, bet kopumā galvenā lieta šeit ir sevi turēt rāmjos, jo pārsvarā visi vienmēr grib sevi parādīt īstermiņā, un tas ir tieši lielākā skola, ka jārāda sevi ilgtermiņā. Tā kā ilgā laikā, un stundu tu brauc, tu nevar visu stundu nobraukt visā ātrāk, jo mašīna arī ir jāsaudzē, viņa nevar. Acis un prāts gaida, stratēģija, taktika un notikumi. Kas var būt izšķiroši? Jaudas apetīte te ir zelta vērtē. Neiespējamais balans starp ekonomiju un ātrumu. Benzīns pret dīzeli. Kurš kuru? Šie ir pērnā sezonas čempioni Rimo.
Pagaidām lietuvieši ir otrie. Viņu plāns pagaidām strādā. Laiks iet, un tas svītro un dzēš cerības. 8 stundu maratons ir nežēlīgs. Te izdzīvo viens stiprākie. Что случилось? Масло на глушитель откуда-то попадает. Вроде все нормально, давление есть, температура нормальная, течет масло. Может, и коробки. Не знаю. Я не видел, а где это случилось? На трассе или здесь? На трассе, да, я ехал, и дым начался в салоне. Скорее всего, с коробки, может, вылилось масло на глушитель, и дым идет. Ничего страшного. Что значит огонь? Ну, что значит огонь? Ну, масло, когда попадает на горячий глушитель, просто огонь, и все. Это еще не конец? Посмотрим, но все уже как бы на результат уже не поедешь. Если будем ехать, то ради удовольствия. Kas notika? Sāka vārīties. Vakar jau bija problēmas. Nomainījām motoru, bet tāpat vārās. Mistika kaut kāda. Varbūt pat raku sāki? Nē, kā ļoti prātīgi. Tur negribējās piedzīvojumus. Kaut kā tā. Kas paliec, vīri? Galvas blīvi, laikam, tomēr. Какие проблемы? Ну, наверное, поршень на машине прогорел один, к сожалению. Сам виноват или машина? Нет, это технические неполадки двигателя, ничего страшного, это бывает. Не первый раз. Догоните? Сейчас буду смотреть, что механики скажут, и будем думать дальше. Если, к сожалению, там внутренние неполадки двигателя, то, наверное, дальше не поедем. Novērpām kreiso granātu, mainījām, zaudējām 10 minūtes, un tieši šo 10 minūšu dēļ zaudējām principā tādu īstu cīņu par 3. vietu savā klasē. 1000 kilometri tā nav tikai lielo dūžu sacīkste. Mazās klases ducinātāji cīnās un vareni. Ātrumi gan gausāki, taču adrenalīns tāpat pulsē un pulsē. Pašu skrūvēti, aprūpēti un loloti. Šie spēkrati un viņu saimnieki dzenas pakaļ mazās klases kausiem. Turpretīm Britu Holandu ģimenes Fords ar saviem 550 zirgspēkiem ir monstrs. Taču viņš jau ar pirmajiem sacensību metriem ir izvēlējies braukt hobija ātruma līmenī. Abi līderi vienā taisnē. Tas ir ko vērts. Saule jau iet uz norietu. Palikusi pēdējā stunda biķerniekos. Tagad viss izšķirsies. Minūtes un viss būs beidzies. Taču nopietnas problēmas rodas lielās klases HGK vīriem, kuri pašlaik ir 3. vietā. Problēma nolūzis gāzes pedāls. Tas var liekt iespēju kāpt uz piedestālu. Tagad šis ir skrējiens pēc ātruma. HGK ķer rokā, bet ir vajadzīgs tikai acu mirklis, kad brauciens kļūst par norakstītu. Es nezinu, kas notika vēl ar vienu. Šofers runājums? Jā, viņš teica sniedz komentārus kā reiz. Mēģināsim. Kas notika? Gāzes pedāls iesprūda aizsītī. Nu, vienkārši pirms tam viņš pārlūza, salika viņu kopā tā kā sataisīja, bet acīm redzot, tur kaut kur viņš nostaigāja
uz kaut kādām sānu slodzēm, vai kaut kā piespiedu savādāk vai kaut kā. Un vienkārši, pedālis ir grīdā un nenāk atpakaļ, un visi nācās kaut kā izstūrēt. Un labi, ka tā vēl ir tā. Vai ko savākt tur bez variantiem? Esītī, tur jau iet tā kā amerikāņu kalniņi. Škrobi milzīgi. Sacensības ir sacensības, jā. Jums jau tā patiesībā jau pirms tam ar tā problēma ar to gāzes pedāli, jau tā mums bišķiņ norakstīja to rezultātu. Taču šeit līkumos, taisnēs un boksos kūsā dzīvība, pēdējie kilometri un pat metri līdz finišam, koncentrācija un arī raksturs atalgos tikai labāko no labākajiem – gāze grīdā. Lietuviešu Rimo traucas pretī uzvarai. Vai patiešām viss būs beidzies? Komanda un darbs – tas ir mehānisms uzvarai. Ну как, все закончилось? Да, некрасиво, но закончилось. Поздравляю. Спасибо. Почему некрасиво? Ну, хотели выбить. Ну, а сефтикал зачем? Вы, наверное, видели, знаете. Вот потому и некрасиво. Спорт есть спорт, а какая-то нездоровая амбиция или что если я не первый, я первого вытолкну с трассы, это, И va čia sustoju prie teisėjų. Žiūrėk, aš tau pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš važiavau, man kirtosi gāzes. Finišs sasniegts, taču kaislības ir šokējošas. Izrādās, otrā vietā braucošais Kitkārs ar Konstantīnu Calko pie stūres mēģinājis no trases izsist stabilā apļa vadībā braucošo Rimo BMW. Tagad valda emocijas. Pastāst, kas tur bija? Es tagad neko nestestīšu, jo man salūzas vispār viss. Visu laiku gāzes, paša strādāja. Es nevaru braukt. Kas tur par to grūšanu ārā? Es negrūdu, nesitu viņu. Es uzspiedu gāzi un visu. Es paņēmu kāju nost un man gāzi nospiest. Es nezinu, ko darīt. Es pamēģinu bremzes nospiest, es uz viņā iebraucu. Kontakts bija? Bija kontakts, bet tas nav manis dēļ. Un lūk, arī ilgi gaidītie rezultāti. Oficiāli čempioni Rimo lietuvieši. Otrie Ramūnas Čapkauskas, Konstantīns Calko un trešie ātrākie TVA Racing. Kas ir vajadzīgs labām sacīkstēm? Ātrums, čempioni un arī drāma. Viss turpināsies arī nākamgad, 2012. Tiekamies!